Labdien! Esat sveicināti visi klātesošie, kā arī tie, kas mūs vēro tiešraidē. Esat ļoti sveicināti un laipni uzņemti Latvijas darba devēju konfederācijas rīkotajā pasākumā Zaļā un digitālā pāreja no izaicinājumiem līdz rīcībai. Mans vārds ir Ance Jaks, esmu LDDK komunikācijas vadītāja, un mans uzdevums šodien ir šeit jums izstāstīt, kāpēc mēs šeit esam un ko mēs šeit darīsim. Tad, lūk, nedaudz vairāk kā gadu atpakaļ mēs ar kolēģiem, plānojot mūsu īstenotā projekta aktivitātes, apsēdāmies, likām kopā plānu un jau domājām par projektu noslēgumu, kurš, starp citu, ir šodien. Un mēs piefiksējām, ka sākotnējā projekta pieteikumā bija plānots, ka mēs par pētījumiem ar sabiedrību komunicēsim, izdrukājot 600 eksemplāros pētījumu rezultātus un izsūtot tos Latvijas bibliotēkām. Bet tad mēs sev jautājām, vai tas ir zaļi? Nē. Vai tas ir digitāli? Arī nē. Un tad mēs nonācām pie tā rezultāta, ko jūs redzēsiet šodien. Pirmkārt, no nākamās nedēļas digitāli būs pieejami mūsu veikto pētījumu rezultāti, apraksts, secinājumi. Tos varēsiet meklēt, jebkurš varēs meklēt Latvijas darba devēju konfederācijas mājaslapā. Bet šodien šeit mums bija svarīgi mēģināt paspērt soli uz priekšu, nonākt no pētījuma secinājumiem līdz potenciālai rīcībai, ko mēs varam darīt, lai Latvijas darba devējiem, uzņēmējiem kopā ar valsts pārvaldi un arī nevalstisko sektoru labāk veiktos ar zaļās un digitālās pārejas īstenošanu. Kā mēs to darīsim? Vispirms šis slaids. Jā. Pirmajā daļā, kas ir sākusies tagad, jūs tiksiet iepazīstināti ar pētījuma rezultātiem, galvenajiem secinājumiem, kas ir radušies gan no Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku komandas veiktā pētījuma, gan arī Latvijas darba devēju konfederācijas ekspertu pievienotās vērtības ar rekomendācijām. Pēc tam mēs uzņemsim enerģiju kafijas pauzē, jo enerģija mums būs nepieciešama pašā svarīgākajā daļā sadarbnīcā. Par to es jums vairāk pastāstīšu klātesošajiem pēc manas pieminētās kafijas pauzes, bet tas, uz ko vēlos vērst uzmanību šobrīd, jūs iespējams pamanījāt, jums ir visiem vārdu zīmītes, un uz vārdu zīmītēm ir arī tādi krāsaini bumbulīši. Pavisam īsi, lai tas nejauktu šobrīd jūsu galvu un nenovērstu uzmanību no tā, par ko mēs tūlīt runāsim. Šodien šeit ir aicināti gan uzņēmumu pārstāvji, gan valsts iestāžu pārstāvji, gan arī nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji. Attiecīgi, vēlāk jūs uzzināsiet, kura krāsa ir kura, bet tāpēc jums tie ir imbulīši, un tas mums ļoti noderēs vēlāk, lai mēs varētu sekmīgi sadarboties. Lūk, un tūlīt jau mēs tiksim pie pētījuma prezentēšanas, bet vēl pirms tam vēlos informēt, ka gan tie, kas ir uz vietas, gan tie, kas vēro mūs tiešraidē, jūs jau šobrīd varat sākt domāt par jautājumiem kontekstā ar zaļo un digitālo pāreju, uz kuriem šodien gribat saņemt atbildes. Un jautājumus jūs varat vai nu iesūtīt slido.com, izmantojot uz ekrāna redzamo tēmturi, vai arī tiem, kas ir uz vietas, jums būs iespēja veco labo rokas pacelšanas metodi un jautājumu ierunāšanas mikrofonā izmantot. Lūk, no manis tas šobrīd viss, un es aicināšu ar pētījuma galvenajiem secinājumiem jūs iepazīstināt Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Jā, es ceru, ka visas tehnoloģiskās ierīces strādā pietiekami labi. Kā Ants man iepazīstināja, mans vārds ir Kaspars Gorkšs, es esmu LDDK ģenerāldirektors. Un gadu atpakaļ mēs uzsākām projektu, kas saistās tieši ar šo te zaļo un digitālo transformāciju. Un šī te projekta ietvaros LDDK lūdza RTU izpētīt lietas, kas varētu būt saistītas ar šī te projekta realizāciju. Un šīs divi virzieni, kurus mēs iezīmējām priekš sevis, ir ilgspējīga zaļā pārkārtošanās uzņēmumos un taisnīga pārēja darba ņēmējiem, viena lieta, un otra lieta – digitalizācijas ietekme uz darba devēju un darba ņēmēju tiesiskajām attiecībām, mākslīgais intelekts un attālinātais darbs.
laikam tāds sarežģītākais vārdu virknējums, kāds ir, bet šie bija divi virzieni, kuros mēs skatījāmies, un mēs no darba devēja puses uzskatām, ka investīcijas pētījumos ir ļoti svarīgas. Taču vēl svarīgāk ir tas, ka pats pētījums vai šie secinājumi neieguļas kaut kur plauktos, netiek pārklāti ar putekļiem, un mēs virzamies tālāk viņus neieviešot dzīvē, bet tieši otrādi, ka mēs no šiem secinājumiem cenšamies tos apaudzēt ar attiecīgu ekspertīzi un tālāk liekam lietā. Un tāds laikam arī ir tas galvenais iemesls šodien. Jums ir dažādi krāsu bumbiņas, jums ir dažādi krāsu nodarbošanās, un neviens jau labāk kā Latvijas darba devēja konfederācija nezina par trīspusēju sadarbību. Līdz ar to arī tālāk mēs ceram, ka šī trīspusējā sadarbība mūs novedīs pie vēl jauniem risinājumiem. Tādēļ Latvijas darba devēja konfederācijas piedāvājums, kādā veidā izmantot šos secinājumus, kas tika gūti pētījuma rezultātā, ir ņemt šīs divas sadaļas, kas ir zaļa pāreja, digitāla transformācija, apkopot secinājumus, kurus ir izveikuši RTU pētnieki, un milzīgs paldies jums par to. Tālāk dot iespēju LDDK ekspertiem savu ekspertīžu iesvaros tos izanalizēt un sniegt jau priekšlikumus kopā publiskai pārvaldei, lai nonāktu pie risinājumiem un lai mēs tos arī aktīvi ieviestu dzīvē. Dalījums sākotnējais izvērtējot šos secinājumus 3 grupās. Pirmā grupa viegli ieviešami, kas neprasa lielu piepūli ar lielu efektu. Otrā grupa varbūt ne tik ātri ieviešami ilgākā laika posmā, bet tik un tā ar lielu efektu. Trešā grupa tāda, kur LDDK ekspertu ieskatā šis ieguldītais resurss varbūt arī nav vērts šī pasākuma ieviešanai. Un kādā veidā mēs atspoguļojām rezultātus, kurus arī man būs tas gods un privilēģija jums stādīt priekšā, ir pirmā grupa, kas attiecīgi iezīmēta arī šo zilo krāsu, ir labs nolūks, bet nevedas īstenošanā, respektīvi sākotnējā apņemšanās ir apsveicama, bet īsti ar to ieviešanu dzīvē mums neiet tik raiti uz priekšu, kā gribētos un kā tas būtu nepieciešams. Otra sadaļa ir, kā mēs zinām, liela daļa no regulācijas nāk no Eiropas Savienības, un tā tad ir šis Eiropas Savienības ietvars un kādā veidā mēs to integrējam Latvijas normatīvojos aktos un kā varētu uzlabot šo direktīvu un regulu pārņemšanu. Un trešais ir laikam pats populārākais, par ko mēs runājam daudz ikdienā un ar ko ir saistīts arī valstiskas prioritātes, ir tas birokrātiskie šķēršļi, kas traucē ieviest veiksmīgu šo zaļo vai digitālo pāreju. Tātad pirmais bloks ir saistīts, ka ir šis labais nolūks, ir lieliski ideja, bet ar to ieviešanu īsti neveicās. Respektīvi, gribējām kā labāk, bet īsti uz priekšu neiet. Un šeit šie secinājumi, galvenie secinājumi, kas pētniekiem izdevās no šī pētījuma, ir, ka šo finansiālie līdzekļi ir vairāk nekā projekti, respektīvi pieprasījums pēc atbalsta produktiem šai energoefektivitātei un pārējai uz atjaunojumiem energoresursiem ir zemāks nekā pieejamais finansējums. Un tas ierosinājums arī no mūsu ekspertu puses, kuru mēs arī kā rekomendāciju virzīt publiskai pārvaldei, ir, ka šie atbalsta mehānismi būtu jāsalāgo ar bankām, un šobrīd banku sektoram nav tādas vienotas prasības, veidojot sadarbību ar uzņēmumiem. Un līdz ar to mēs arī ar biedriem no Finanšu nozares asociācijas ceram, ka viņu izstrādātās anketas, pēc kurām orientēties, varētu uzlabot šo situāciju, ka tas pieprasījums pēc šiem
atbalsta produktiem būtu palielinātos, respektīvi, ka šīs te finanses būtu pieejamas tādā apmērā, ka mēs varētu arī tos realizēt. Virzoties tālāk, otra aktualitāte, kas tika iezīmēta vai secinājums no šiem te pētījumiem, ka uzņēmēji jau paši savu resursu trūkumu dēļ neiesaistās šajās te fondu programmās, kas ir saistītas ar energoefektivitātes uzlabošanu. Respektīvi, pašam uzņēmumam nav pietiekami šo te finansiālo resursu, lai to pakārtotu tieši šai te energoefektivitātes uzlabošanai. Respektīvi, finanses tiek novirzīts kaut kam citam. Un tur šeit LDDK uzsver, ka tas ļoti svarīgs ir dialogs ar bankām. Ir jāveicina ir šī te finanšu pieejamība un kādas iespējas uzņēmējiem ir tikt pie finansējuma, lai viņi varētu atļauties realizēt vai iesaistīties šo te projektu realizācijā. Trešais secinājums blokā, kas saistās pie laba ideja, grūti inicējama, mēs redzam, ka līdzīgi kā iepriekš, tas, ka ir nepieciešams šis te līdzfinansējums, tad uzņēmēji diezgan pasīvi izmanto šo te fondu finansējumu, respektīvi noteikumu, kas nosaka to, ka ir jāiegulda savi līdzekļi, un nevienmēr uzņēmējiem ir pieejami līdzekļi tādos apjomos, lai varētu iesaistīties šo te projektu realizācijā. Risinājums vai ierosinājums būtu, kā proaktīvi stimulēt to, lai uzņēmējiem būtu pieejami finanšu līdzekļi, pietiekami finanšu līdzekļi, lai iesaistītos šo te projektu realizēšanā. Un lai šis te līdzfinansējums neatbaidītu uzņēmēju iesaistīties. Un tie ieteikumi ir PVN mazināšana vai atcelšana vidē draudzīgu būvniecības un šo te siltumizolācijas un siltumizolācijas materiāliem un tipveida siltināšanas paraugu projektu ar tāmēm sērijveida ēkām. Nākamais secinājums, pie kura mēs ejam, ka jau šobrīd ir regulējums par enerģijas pirkumu līgumu, kurš ir ieviests kopš 2022. gadā, bet tas, ko RTU pētnieks secina, ka izņemot vienu gadījumu, īsti šis te enerģijas pirkumu līgums netiek aktīvi izmantots. Līdz ar to nepieciešama būtu darbība no publiskā sektora popularizēt un informēt uzņēmējus par to, ka šāda iespēja ir, un informēt par to, kādas tad ir priekšrocības izmantojot šo te pirkumu līgumu. Un reizē ieviest arī šo te standardizēto līguma formu, jo jebkas, kas atvieglo izmantot vienu vai otru mehānismu, uzlabo arī šī te mehānisma efektivitāti. Nākamais secinājums, kas radās pētījumu ietvaros, ir par bankām, respektīvi tas, ka bankas ļoti labprāt konkurē par šiem te lielajiem uzņēmumiem un mazo un vidēju uzņēmumu sektoram. Šis te pieejamais finansējums ilgtspējas projektiem ir stipri ierobežots. Bankām ir interesanti sadarboties ar lieliem klientiem, bet ar mazajiem, tā teikt, netik ļoti. Un tas ekspertu atzinums par šo secinājumu, ka ir ļoti svarīgi meklēt risinājums iespējām samazināt šo te kredītu pievienotās likmes uzņēmumu kredītiem, tā skaitā ilgtspējas projektiem, veicot dialogu ar Latvijas banku un banku nozari kopumā. Pārējot jau pie nākamās sadaļas, kas ir saistīts tieši ar šo te Eiropas Savienības regulatīvo slogu un šo te regulu un direktīvu ieviešanu Latvijā, tur ir skaidrs, ka neizbēgam uzņēmumiem ir jāpilda starptautiskās prasības, un to, cik lielu slogu vai sarežģītību uzliks šīs te prasības mūsu uzņēmējiem, tik veiksmīgi viņas arī tiks
izmantotas. Respektīvi, mēs redzam bieži vien, ka starptautiskā mērogā šāds regulējums jau ir aktuāls, bet ar to ieviešanu dzīvē Latvijā tik raiti mums neveicās. Līdz ar to tiek novilcināts tas brīdis, kad tas var efektīvi palīdzēt tieši Latvijas uzņēmējiem šajos te zaļās pārkārtošanās un digitalizācijas jautājumos. Pie pētnieku secinājumiem mēs redzam, ka ir paredzēts, ka līdz 30 gadam ir jāuzstāda papildus šīs te vēja enerģijas jaudas, taču ir šie te šķēršļi, kuru dēļ projekti attīstās krietni lēnāk nekā tas ir saules enerģijas gadījumā. Un šeit ļoti būtiski, ka visām iesaistītajām ministrijām būtu jāmazina tie šķēršļi, kādā veidā mēs varam iesaistīties projektos, kas saistās ar šo te vēja enerģiju. Un tieši klimata un enerģētikas ministrijām būtu ieteicams mazināt šķēršļus, piemēram, skaidri vides procedūras, sabiedrības attieksme un saražotās enerģijas ievadīšana pārvaldes sistēmā. Vēl secinājums no pētnieku veiktā darba ir, ka līdz 3. ceturksnim ir jānoslēdz šī pārēja uz 15 minūšu datu uzskaitas intervālu un nepieciešama sagatavošanās, lai mazinātu disbalansu. Ir uzsākta procedūra ieviešanai, tomēr nav pietiekams informācijas, kā pārēja ietekmēs uzņēmumus un šo te norēķinu disbalansu. Atkal atbildība uz klimata enerģētikas ministrijas pleciem, ka nepieciešams būtu informēt ražojošos uzņēmumus ar svārstīgām jaudām par šiem te iespējamiem riskiem, kādi tad būtu šīs te pārējas rezultātā. Nākamais punkts par ilgtspējas ziņošanu. Pašreizējie normatīvie akti paredz, ka arvien vairāk uzņēmumiem būs jāsniedz šie te ilgtspējas ziņojumi, un tas var radīt problēmas. Pašlaik šiem te emisiju aprēķiniem daudz uzņēmumu izmanto ārvalstu datubāzes, un tas var radīt vienu vai otru neprecizitāti vai novirzi, es atvainojos, ziņojumos. Un tādējādi LDDK ekspertu analīze, ka izveidojot šo te CO2 emisiju faktoru datu bāzi pa sektoriem, kas pieejama visiem uzņēmumiem un atvieglot šos te CO2 aprēķinus. Nākamais ir par datu trūkumu ilgtspējas projektu analizēšanai, ka nav pieejami dati, kas būtu nepieciešams ilgtspējas, lai veiktu kvalitatīvu šos te ilgtspējas ziņojumus. Un šeit valsts būtu atbalstīt efektīvi vācot, apkopojot un padarot pieejamu informāciju, kas ir nepieciešama gan plānojot valsts atbalsta programmas, gan specifiskus šos te banku produktus. Vēl viens no secinājumiem šajā sadaļā, kas saistās tieši ar Eiropas Savienības regulējumu, ir, ka pašiem uzņēmējiem, ja mēs runājām jau par to atbildību vai attieksmi no publiskās pārvaldes puses, tad arī pašiem uzņēmējiem ir novērojama šī te atliekošā attieksme pret šiem ilgtspējas projektiem, kas rodās gan kapacitātes, mēs jau pieskārāmies arī tajā skaitā finanšu trūkumu dēļ, gan arī zināšanu dēļ, respektīvi kaut kas, ko tu nezini, raisa tevī piesardzību. Un šeit būtu jāstrādā pie tā, lai būtu ļoti skaidrs vadlīnijas vai metodika tam, kādā veidā tiek gatavoti ilgtspējas ziņojumi, un uz tādu piemēru paraugu bāzes būtu skaidri saprotams, kā tas būtu jāveic un kādus pievienoto vērtību tas varētu sniegt mūsu uzņēmumiem.
Nākamais secinājums ir par speciālistiem, ja mēs runājam par finansēm, kas vienmēr ir nepieciešams, lai uzsāktu vienu vai otru jaunu iniciatīvu. Runājām mazliet par to, kas varētu efektivizēt procedūras, tad noteikti speciālisti ir vēl viena sadaļa, kas ir ļoti būtiska, lai mēs runātu par veiksmīgu jauninājumu ieviešanu. Un Latvijā trūkst šādu speciālistu jaunu tehnoloģiju ieviešanā, un līdz ar to rodās pieprasījums pēc dažāda veida un līmeņa speciālistiem, kas varētu būt noderīgi mūsu uzņēmumiem. Un tur ļoti būtiski būtu, ka tiek pārskatīta šī augstākās izglītības piedāvājuma struktūra, līdz ar to mēs varētu rēķināties Latvijā ar pietiekam šādu te speciālistu skaitu. Pārējot pie mākslīgā intelekta, mēs zinām šo te mākslīgā intelekta regulās prasības un kādā veidā tās būtu jātransportē uz mūsu iekšējo Latvijas likumdošanu. Un te jāņem vērā, ka šī norma ir tāda, kas turpina attīstīties, līdz ar to novēlot šo normu ieviešana veicina vēl lielāku atpalīdzību no tām komponentēm, kuras būtu mums jāievieš. Līdz ar to te būtu nepieciešams izstrādāt ļoti skaidrs vadlīnijas, kādā veidā šīs mākslīgā intelekta regulas tiks ieviests, un tas tiktu izskaidrots detalizēti, īpaši attiecībā uz augsta riska sistēmas identificēšanu un atbilstības nodrošināšanu, respektīvi, ka būtu pilnīgi skaidrs, kādā veidā šīs normas tiktu pārnestas un ar ko būtu jārēķinās Latvijas uzņēmējiem. Nākamais ir secinājums par uzticēšanos vai atkal uzņēmēju attieksmi kopumā pret mākslīgā intelekta rīktikiem, un arī pētījumu ietvaros šajā projektā citu pētījumu ietvaros mēs novērojam, ka tas, kādā veidā uzņēmēji izmanto mākslīgo intelektu, kopumā mazliet atšķirās no tā, kādas iespējas mākslīgā intelekta rīki varētu sniegt. Un daļēji tā ir atkal nezināšana, bet no otras puses tā ir piesardzība, jo par drošības šiem te jautājumiem un kā es varu šādai te rīkam uzticēties. Un šeit LDDK ieskatā būtu jāveido pašiem savi mehānismi, un tur arī LDDK no savas puses ir inicijējusi vairākas darba grupas saistībā ar to, kādā veidā šīs te mākslīgā intelekta regulas tiktu ieviestas, un iespējams jānodrošina bezmaksas konsultācijas, lai veicinātu gan šo te uzticēšanos, gan jau praktiski šo te rīku ieviešanu. Attālinātais darbs ļoti aktuāla tēma publiskajā telpā, un mēs redzam to, ka direktīvas regulē dažādus atsevišķus šos te nodarbinātības aspektus un definē šīs te prasības, un katrā valstī tam ir rekomendējoši atšķirīgs raksturs, bet to, cik veiksmīgi tās var ieviest nacionāla mēroga regulējumā, būtu skaidri jānodala un jānodefinē, par kurām tad attālinātā darba iespējām mēs runājam, jo kā mēs zinām, ir attālinātais darbs, ir hibrīda darbs, ir vēl dažādas fleksiblas nodarbinātības formas, bet te ļoti skaidri būtu jāsaprot, kādā veidā šīs te jaunās nodarbinātības formas tiek definētas gan darba likumā, gan citos ar to saistošos normatīvajos aktos. Un pārējot pie trešās sadaļas par birokrātiskajiem šķēršļiem, tas ir vairāk par to, kādā veidā mazināt to regulatīvo slogu un tādējādi ātri un efektīvi ieviest jauninājums, kas var palīdzēt gan uzlabot produktivitāti, gan kopumā attīstīties uzņēmumam. Un
Pirmais secinājums, kas saistās ar birokrātiskajiem šķēršļiem, mēs redzam, ka dažādām nozarēm ir savas politikas, savi virzieni, kādā veidā vienu vai otru prioritāti attīstīt, bet bieži vien tam nav tāda kopēja ietvara. Respektīvi, šīs rīcība politikas var savstarpēji atšķirties, un tas arī sarežģīja to ieviešanu gan skaņošanas procesā, gan jau praktiskā piemērošanā. Līdz ar to būtu svarīgi, ka šie rīcību politiku pasākumi tiktu saskaņoti, un tas noteikti veicinātu to, kā efektīvāk virzīties uz tehnoloģiju attīstību. Kā piemērs šeit ir minēts zemes resursu un enerģētikas sektori, kur enerģijas uzkrāšanās un ražošanas veicināšanai. Nākamais secinājums birokrātijas sloga kontekstā ir, ka šie ilgtspējas ziņojumi ir jāsniedz 4 dažādās iestādēs, un tas ir fakts, ar kuru arī mums LDDK ekspertiem iekšienē, diskutējot ar biedriem, bieži vien ir bijusi saskarsme, un iesniedzot šo te ziņojumu gan valsts ieņēmuma dienestā, gan centrālajā statistikas pārvaldē, enerģētikas un vides aģentūrā un valsts vides dienestā, ir skaidrs, ka tas liek tērē papildus enerģiju un arī resursus uzņēmumiem. Līdz ar to ieteikums no LDDK vai LDDK ekspertu secinājums ir, ka būtu jāpārskata šīs te prasības un jāveicina tas, lai nebūtu jāsniedz līdzīgi dati vairāk kārt un pietiktu, ka tas tiktu izdarīts vienreiz, un ar to mēs arī virzītos uz priekšu. Nākamais secinājums bija par klimata neutralitāti un zaļo kursu. Arī 2 lietas, kas paralēli virzās, un tam katram līdzi nāk noteikta prasību pakete. Un šeit atkal ir jārunā par šo te salāgotību, jo es domāju, gan no publiskās pārvaldes puses, skaņojot šos jautājumus ar partneriem, gan uzņēmējiem mēģinot šīs te prasības ievērot, ja tās ir atšķirīgas, tas noved pie pirmkārt ļoti gariem saskaņošanas procesiem, otrkārt arī par ļoti sarežģītu iespēju tās ievērot. Un ieteikums no LDDK ekspertiem vai pievienot kapacitāti šiem te secinājumiem, tad būtu, ka ir jāturpina meklēt finansējumu šo te klimata mērķu sasniegšanai, bet tas ir jāsasaista arī ar šo te normatīvo šķēršļu likvidēšanu. Kā piemērs šeit ir minēts IVN skaņošanas un administratīvais process, aizsargļoslu noteikšana un tā tālāk. Nākamais secinājums ir par regulatīvo slogu, ka šis sloks paģēra to, ka uzņēmējiem ir vairāk jāinvestē savi resursi šo te ziņojumu sagatavošanā vai ziņošanā, nevis pašā efektivitātē. Un te būtu svarīgi vienota metodika, kas atvieglotu tad uzņēmēju darbu, būtu skaidri nosacījumi, kādā veidā to darīt, un vienota metodika, pieejams datu bāzes, tas būtu, kas krietni atvieglo uzņēmējiem šo te regulatīvo slogu, kas noteikti rezultēsies arī atbilstoši efektivitātes pieaugumā. Un pārējot pie mākslīgā intelekta, arī šeit mēs redzam aktualitātes, kas ir saistītas ar papildus birokrātisko slogu, un šeit ir skaidrs, ka mākslīgā intelekta uzraudzība plānot ir daudz stingrāka, un tā paredzēs cilvēktiesisko atbildību par pārkāpumiem šajā jomā. Un šeit no LDDK ekspertiem ir norāda par to, ka ir gan šis te spēkā esošais mākslīgā intelekta akts, gan izstrādes stadijā esošie normatīvie akti
paredz tieši piemērojumu regulu un direktīvu ieviešanu. Latvijā svarīgi būtu, lai šo direktīvu un regulu ieviešana palīdzētu atrisināt gan tās aktuālās problēmas, gan nākotnes kaut kādas izaicinājumus, gan, protams, arī atbilst tām regulu prasībām, kas ir bijušas aktuālas. Līdz ar to ir ļoti būtiski, ka ieviešot šos normatīvos aktus, mēs paši sev neizliekam lielāku birokrātisko slogu, kas ir nepieciešams tādējādi nodarbojoties ar tādu savā ziņā birokrātisko sadomazohismu. Kādi ir nākamie soļi, tad man bija iespēja ieskicēt dažus no šiem secinājumiem un iezīmēt LDDK ekspertu šīs ierosinājumus. Mēs apkoposim pilnā apmērā to, ko RTU eksperti ir šī pētījuma ietvaros veikuši un iesniegsim atbilstošiem institūcijām kā rekomendācijas, kas iespējams palīdzēs gan dialogā ar uzņēmējiem, gan lai arī praktiski kādu no šiem soļiem ieviestu un tādējādi uzlabotu gan regulatīvo vidi, gan arī tādu praktisko pielietojamību. Tas no manis pašlaik viss. Es atdodu atpakaļ grožus Ances ziņā. Paldies, Kaspar. Bet neatdod vēl man grožus, jo tagad sekos tā jautājuma un atbilžu sadaļa. Pirmkārt, klātesošiem visiem ir iespēja pacelt roku. Ja jūs to izdarīsiet, tad meitenes jums atnesīs mikrofonu un droši jautājiet un mēģināsim atbildēt. Bet, lai nebūtu tā, ka Kaspars viens pats cīnās ar atbildēm, tad mums šodien klātesoši ir arī RTU pētnieki, kuri ir veikuši pētījumu. Un tā kā Kaspar, tu saki, ja tev vajag papildus spēkus meklējot atbildes jautājumiem, droši. Viņi šeit pat ir. Kamēr klātesošie vēl saņemas drosmi pajautāt, mums caur slaido starpniecību ir ienākuši pāris jautājumi. Droši tos varat vēl iesūtīt. Pirmais, Kaspar, es gribu tev pajautāt tavu viedokli, kas mums ir ienācis. Vai tavā ieskatā galvenais birokratizācijas cēlonis varētu būt Eiropas komisijas regulējums? Kopumā, ja nemaldos, lielākā daļa no regulējuma nāk no Eiropas komisijas. Līdz ar to mēs ļoti vienkārši varam uzvelt vainu Eiropas komisijai, ka viņi ir pie visa vainīga, bet šeit ir vairākas sadaļas. Pirmais ir Eiropas komisija ar savu uzstādījumu, kā viņi redz. Otrs ir jau šo regulējumu ieviešana Latvijas normatīvajos aktos, un kā mēs veicinām to pielietojamību priekš mums. Un tā tendence, ko mēs arī esam novērojuši, ka ir instances vai gadījumi, kad mēs šo Eiropas regulējumu pat paši cenšamies pārregulēt un sarežģīt, līdz ar to tā pielietojamība kļūst vēl sarežģītāka. Un tas viennozīmīgi ietekmē mūsu uzņēmēju konkurētspēju. Paldies. Līdz ar to divas daļas. Sākotnējais regulējums nāk no Eiropas Savienības, tas ir skaidrs, bet cik veiksmīgi un cik ātri mēs to ieviešam, tas lielā mērā ir atkarīgs no mums. No tā ir atkarīga gan tā pielietojamība, gan efekts. Labi, nākamais izaicinājums. Vai tu vari lūdzu nosaukt praktiskus piemērus, kur birokrātija būtu jāsamazina kontekstā ar zaļo un digitālo pārēju? Es pieņemu, ka te varētu jautāt arī klātesošiem uzņēmumu pārstāvjiem, bet šobrīd to es šeit skatos priekšā. Es domāju, ka te varētu prasīt palīdzību LDDK ekspertiem, jo tieši LDDK eksperti ir, kas ikdienā nodarbojas ar jautājumiem, kas saistās tieši ar zaļo pārēju un saistītajiem birokrātiskiem izaicinājumiem. Tā kā un to būs iespēja noteikti mums kafijas pauzē darīt. LDDK eksperti, starp citu, ir tie, kuriem pie vārdu kartītēm nav rimbuļi. Tā kā ķerat viņus ciet. Bet tā Artai var iedot mikrofonu. Es domāju, ka viņai noteikti ir kāds praktisks piemērs kādā veidā. Jā, Arta ir šeit. Paldies. Labdien.
Arta Timbiere, LDDK, klimata enerģētikas eksperti. Mēs katrā ziņā strādājam šobrīd arī ar atkrituma apsaimniekošanas normatīviem aktiem, tieši lai samazinātu birokrātiju tieši šajās jomās. Mums gan salīdzinoši lēni iet šobrīd ar šo tēmu, jo viņi tomēr, mēs visi zinām, ir ļoti sarežģīti. Mums katram ir savs viedoklis par šo. Un sabiedrībai ļoti vērtīga tēma, kuru apspriest un kur arī samazināt. Es zinu, ka arī mums valsts vides dienests šobrīd strādā birokratizācijas mazināšanas jomā tieši pilnveidojot sistēmas, kādā veidā uzņēmumiem būtu jāiesniedz pavadzīmes, piemēram, par atkritumu pārvadājumiem. Kā otru piemēru es droši vien varu minēt, ka mēs arī atsevišķi par birokratizāciju kopējos, piemēram, jautājumos skatāmies, kas ir nesaistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, un papildus es laikam paņemšu arī klāt mūsu starptautiskās ekspertes šobrīd aktīvo darbu, kur tieši ilgtspējas ziņošanas jomā ir darba grupa, kur skata to, kā ieviest Eiropas Savienības normatīvu pēc iespējas ar mazāku birokrātiju. Praktiska viedokļa, ja drīkst papildināt, tad birokrātijas jautājums gan Eiropas līmenī, kas ir noteikuši samazinājumu vismaz par 25% un maziem vidējiem uzņēmumiem par 35%, nacionālo līmeni, kur premjera ir definējusi samazinājumu 20% apmērā, tad tas ir viens no prioritāriem uzdevumiem, kas mums visiem kopā nākamā gada ietvarā nāk priekšā. Vai cik veiksmīgi to realizēsim, tas ir cits jautājums, jo es pats atceros vienu no pirmajām darba grupām, kur secinājums bija par to, ka, lai mazinātu birokrātiju, ir vajadzīga vēl viena darba grupa un atsevišķi resursi birokrātijas mazināšanai. Līdz ar to, lai izvairītos no šādas prakses, tad tā būtu tam ļoti nopietni jāpieiet. Bet no LDDK puses mēs Arti jau pieminēja, esam ciešā sadarbībā ar valsts vides dienestu, apskatot dažādu šo te procedūru vienkāršošanu. Tāpat saskaņošanas stadijā ir birokrātijas mazināšanas elementi ar būvniecības nozarē, bet uzreiz jāsaka, ka viegli neiet, jo tā tendence birokrātija apauga ne tikai ar lieku regulatīvo slogu, bet ar veselu ekosistēmu, kam šī birokrātija ir izdevīga. Un līdz ar to viena vai otra elementa vienkāršošana bieži vien ir tāds ilgs un mokošs ceļš. Paldies, mums jautājumu turpina Birta iekšā. Es tev ļauju izvēlēties nākamo vēlēs tādu praktiskas vai politiskas dabas jautājumu. Mums ir vairāki. Mēs atkal ar Artu dalīsim. Tad es varu politisko to jautāt, bet tur jūs tik un tā sacentīsieties. Labi, es uzdošu to, kas ir tāds varbūt nedaudz politisks, kontroversāls. Vai nebūtu laiks arī Latvijā atzīt, ka uzņemtais zaļais kurs ir jāmaina? Jā, ļoti politisks jautājums. Brīdināju. Man liekas, būtiski te ir kaut kāda politiku paļāvības principi, jo katrai ieviestai politikai, vēlreiz atkārtojoties, seko ekosistēma, seko rīcība politikas un seko mehānismi, kas prasa zināmu resursu un arī tādu ļoti skaidru stratēģisko virzienu no publiskā sektora. Ļoti bieži lēkājot no prioritātes uz prioritāti, mēs nonāksim pie tā, ko patiesībā arī gan pētnieki bija secinājuši, gan arī mūsu eksperti, ka veidojas šo te rīcību politiku nesallāgojamība, kas tad arī rezultējas tajā, ka uzņēmējiem arvien grūtāk kļūst ievērot it kā politikas vienā virzienā, bet pilnīgi atšķirīgas. Līdz ar to te ir jābūt ļoti skaidrai redzējumam no politiskās vadības par to, kāds tad ir Latvijas virziens un tālāk šo te rīcību politiku pēctecībai.
Uzreiz tad man šeit secīgi vienu jautājumu nolasīšu, kuri no galvenajiem pētījuma secinājumiem būtu prioritāri, steidzami, ieviešami risinājumi jau šodien. Restīvi nevis par tiem ilgtermiņa varbūt, bet ko mēs varam darīt jau šodien un rīt, un varbūt kuras ir tās atbildīgās puses. Šis būtu īstais jautājums uzņēmējiem, kuri tad būtu sakārtojami tādā konkrētā secībā, bet tāpēc arī no mūsu puses bija tas ātri, efektīvi, lēnāk, bet tik un tā ļoti būtiski un varbūt tādi, kur šis resurss nav nepieciešams un nav nepieciešams viņu tur ieguldīt, bet par tādiem konkrētiem, katrā nozarē noteikti ir tie konkrētie, kas ir tuvāki viņiem. Es gribu vēl tuņi, kamēr Kaspars ievelk elpu, vērst uzmanību, ja jūs esat tajā slaido iegājuši, tur šobrīd ir man šķiet 6 vēl neatbildēti jautājumi, jūs varat uzspiest tam jautājumam ar īkšķīti, un tad es redzu, kurš jautājums ir vispopulārākais, un tos es tad uzdošu noteikti Kasparam. Bet šobrīd es pati izvēlos vienu jau tuvāk atkal atgriežoties pašam pētījumam un tā secinājumiem. Vai pētījumā ir rekomendācijas, kā digitalizācija var dot ieguldījumu tieši datu apkopošanā? Un tu saki, ja mikrofons jādod kādam citam, lai šeit es domāju, ka pētniekiem būtu... Jā, varbūt kāds no digitālā pētījumus var tīri restīvi par digitalizāciju un datu apkopošanu piepalīdzēt. Rekur šeit mikrofons. Jā, labdien, mans vārds Artūrs Barnovskis. Mana sadaļa bija cita, man bija jau par attālinto darbu, man kolēģi bija tieši par šo mākslīgo intelektu. Bet, ja mēs runājam par to praktisko daļu, ja mēs sākam no tās praktiskās daļas un tieši par to mākslīgo intelektu, tad tā pirmā sadaļa ir jāievieš skaidra izpratne, par ko mēs runājam mākslīgais intelekts, jo šī gadījumā daudzas lietas, kas ir funkcionāli automatizācijas, uzņēmēji bieži vien uztver kā mākslīgo intelektu. Un tad brīdī, kad mēs runājam par mākslīgo intelektu un ierobežojošiem faktoriem un riskiem, tad noteikti par datu uzglabāšanu, tur jau mēs runājam par to, ka mums kā Eiropas Savienības sastāvdaļai ļoti būtiski glabāt datus pie sevis un mākslīgo intelektu mums iekšenē trenēt. Jo šobrīd, ja mēs izmantojam ārējos mākslīgos intelektus, mēs trenējam ASV, Ķīnas, Āzijas un citus mākslīgos intelektus. Un ja mēs šos datus neglabāsim šeit un netrenēsim savus risinājumus, tad pēc būtības mēs automātiski zaudējam konkurencē. Labi, paldies par šo. Tad mums popularitāti šobrīd iegūst jautājums sekojoši, Kaspar. Kā LDDK eksperti mēra birokrātijas slogu? Un kāda ir birokrātijas sloga mērvienība, lai saprastu, ka tā mazinās? Šis ir ļoti labs jautājums. Ja, man šeit tikko trešdien pie Dombura raidījumā šo arī mēģināja risināt ar ministriem un neatrisināja, Bet tas ir ļoti loģisks jautājums, jo, ja tu staki, ka kaut ko tu samazinās par 25%, 35% vai vairāk, tad ir saprotama vēlme izprast, kādā veidā tad šie 25% tiks aprēķināti. Jo mēs esam iepriekš redzējuši gan uz iepriekšējā Eiropas parlamenta mandāta laikā, manuprāt, 25% samazinājums bija viena no prioritātēm. Mums nav ne mazākās izpratnes, vai ir samazinājies vai nav, bet tas, ka šī prioritāte ir pārgājusi nākamā fāzē un pārsist ar 35% tagad, tad visdrīzāk jau, ka nav. Un arī, kā mēs redzam, nacionālā līmenī mēs esam pārņēmuši retoriku par rēķināt birokrātiju procentos. Manuprāt, tik vienkārši nebūs, ka mēs varam tikai tā procentuāli to aprēķināt, un ja kāds nāks klajā ar metodiku, kā to darīt, tad es domāju, ka tā būs prezentācija, ko mēs arī visi vēlēsimies apskatīt, bet birokrātija ir lieki patērēts laiks, lieki nevajadzīgi procesi un iztērēt resursi. Un to vislabāk aprēķināt var paši uzņēmēji savu uzņēmumu iekšēnē, un birokrātiskais sloks noteikti ir arī jārunā par publisko pārvaldi, jo šādas liekas darbības, liekas darba grupas arī ir kaut kas, kas atņem laiku tam, ko varētu izmantot, piemēram, 10 dienās atbildot uz iesniegumiem.
Labi, paldies. Pirms es vēl pēdējiem jautājumiem no slaido pieķeros, varbūt kāds klātesošais vēlas kaut ko piebilst vai pajautāt. Nē, nu tad pajautāšu, kas par tev šo ziņās parādās informācija, ka Eiropas Savienība mīkstina nefinanšu ziņošanas, jeb zaļās prasības, kur ir garantija, ka investīcijas, es pieņemu līdzšinējās vai plānotās šajā jomā, būs jēgpilnas, ja tiek mīkstināti iepriekš izvirzītie nefinanšu ziņošanas prasības. Šī ir pavisam svaiga ziņa. Manuprāt, 2 dienas atpakaļ Valdis Dombrovskis, kas ir atbildīgais par birokrātijas mazināšanu Eiropas komisijā, nāca ar ziņojumu, kurš varētu ietekmēt 80% no uzņēmumiem, kuriem būtu jāveic šī ziņošana. Tas paredz termiņu pagarināšanu dažādu šo te ilgtspējas ziņojumu ieviešanai, kā arī atvieglojumus. Šobrīd tas ir viests tādas idejas vai iniciatīvas līmenī. Sekosim līdzi, kādā veidā vai kā tas praktiski tiks ieviests dzīvē. Uzreiz var teikt, ka tā iniciatīva ir sagaidīta no citām no Eiropas Savienības valstīm neviennozīmīgi, jo ir valstis, kas ir ļoti pamatīgi ieguldījušās ekosistēmā, kas ir saistīta ar šo te ilgtspējas ziņošanu un pasākumu izpildi. Līdz ar to skaidrs, ka attiecīgi investējot un cenšoties veidot tādu atrāvumu nākotnē, šādi grozījumi varētu radīt risku tām valstīm, kas ir varbūt centušās būt soli priekšā jau sākotnēji. Respektīvi, man liekas, viens no pirmiem jautājumiem bija par to, vai nevajag politikas mainīt, un šādu politiku izmaiņas, tad te ir tāds praktiska diskusija, kādā veidā vienu vai otru politikas izmaiņu var ietekmēt vienas vai otras dalību valsts izvēlēto kursu. Un es domāju, ka diskusijas publiskajā telpā par šo būs ļoti aktīvas. Mūsu tiešraides laiks lēnām tuvojas noslēgumam, bet vēl pāris. Gatavs? Vēl? Mums ir viens jautājums par mākslīgā intelekta radītajiem riskiem tieši darba ņēmējiem un kādi atbalsta pasākumi būtu jāattīsta. Es uzreiz vēl pirms Kaspars varbūt mēģina par šo atbildēt, vēlos teikt, ka projekta ietvaros Latvijas darbadevēju konfederācija rīkoja webināru ciklu. Un viens no webināriem bija veltīts tieši tam, kā mākslīgais intelekts ietekmē darba devēja, darba ņēmēja attiecības. Tur uzstājās gan starptautiski, gan vietējie eksperti, uzņēmumu pārstāvi. Tā kā, ja gadījumā tiešām ir vēlme jautājuma autoram vai jebkuram citam, tiešām padziļināti šajā tēmā, iedziļināties, droši meklēt Latvijas darba devēja konfederācijas mājaslapā, sociālos saites uz šiem tiem webināru ierakstiem. Bet šodien šeit, kas par vēlreiz, tātad, vai tev ir atbildes jautājumu par riskiem, ko mākslīgais intelekts rada darba ņēmējiem un kā mēs varētu atbalstīt darba ņēmējus? Riski noteikti pastāv, vienalga kādas jauninājumus mēs ieviestu, bet tas, kas izkristalizējās arī pētījuma projekta ietvaros runājot par mākslīgo intelektu, ka Latvijā mākslīgais intelekts līdz šim tiek lietots ļoti ierobežotā funkcionalitātē. Respektīvi tas, ko izprašņājot mūsu biedrus, mēs konstatējām to, ka lielākā daļa mākslīgo intelektu izmanto tulkošanai, tekstu rakstīšanai un trešo lietu uzreiz no galas nepateikšu. Līdz ar to tā funkcionalitāte tiek izmantota diezgan limitēti. Riski ir noteikti par datiem. Tas ir kaut kas, kas satrauc un tas ir viens no galvenajiem aspektiem arī šo te mākslīgo intelektu regulējumu ieviešanā, kas būs, bet man gribētos runāt par mākslīgo intelektu vairāk kā par tādu iespēju, un jebkura iespēja var būt riskanta, bet atbildīgi lietojot, te ir jāskatās, kādā veidā darba ņēmējs var
gūt sev iegūmus. Tas var būt kā akcelerators viņu talantiem, veiktspējai un citiem elementiem, un tur svarīgi, lai šis regulējums iedotu tādas vadlīnijas, skaidras vadlīnijas, no kā tad būtu jāizvairās. Labi, paldies. Tā, es izvēlēšos vēl pēdējo jautājumu, un tas būs par Eiropas Savienības projektiem. Tātad no Eiropas Savienības projektiem bieži izvairās, jo ir priekšstats, ka nelielu kļūdu dēļ var neatgūt naudu vispār. Kur meklēt nepieciešamās kompetences, it sevišķi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tātad, es pieņemu, sekmīgi īstenot šos projektus, nezaudētu ieguldījumus, atgūtu investīcijas un tam līdzīgi. Jāgriežas noteikti ir pie atbildīgajām iestādēm par šo te projektu pārvaldību. Manuprāt, CFLA sniedz ļoti detalizētas konsultācijas, bet arī mēs no LDDK puses noteikti varam sniegt rekomendācijas gan no mūsu personīgās pieredzes, gan arī mūsu biedriem sniedzot iespēju satikties vai aprunāties ar atbildīgajām iestādēm. Bet skaidrs, ka var būt, un arī pētījuma secinājumi parādīja, ka tā piesardzība ir iesaistīties šo te fondu projektos, bet es domāju, ka proaktīvi vēršoties un runājot par to, kādas tad blaknes tam varētu būt un kā tās mazināt, ir tas pareizais ceļš. Paldies. Es domāju, ka aplaus Kasparam. Paldies par gandrīz stundu izklaides.